Meža vidū, netālu no Alūksnes, ir kāda vieta ar visai poetisku nosaukumu Strautiņi. Šeit viena vieta ir satecējuši mazgadīgie likumpārkāpēji no visas Latvijas. Ir darba jeb šo mācību diena, un kā ik rītu bijušajā armijas bāzē, kas tagad lepni sauc Sociālās korekcijas izglītības iestāde, tiek izsēdināts pedagogu un uzraugu desants. Vēl tikai kopējā līnija, un dienas Strautiņos var sākties ar nebeidzamo cīņu par šajienas iemītnieku zināšanām un sociālo korekciju. Kamēr nenotiek bēda, tamēr nevienam mēs nebijām vajadzīgi. Notika nepatikšanas skolā, jā, tad sāka pārējie visi domāt, kurš ievietoja šos bērnus. Sāka varbūt tagad sāksies, ja darbs visā komandā, visā valstī. Aizejošā gadā Strautiņu vārds tā saucamajos masu mēdījos ir ticis vazāts itin bieži. No tā visa var rasties iespējas, ka iestādes audzēkņi to vien dara, kā visu laiku kaut kur bēguļo, bet šajienas ļaunie pedagogi ir negausīgi kaušļi. Šī sakarā uz Strautiņiem bariem vien ir spietojuši dažādu komisiju ierēģi, bērnu aizsardzības organizāciju pārstāvi un reportieri. Otrais kādi, trešais kādi. Nav jautājuši? Tā, brīvi uz to. Te ir bērni sākot no sīkām zādzībām līdz slepteniem. Un vecumam no 11 līdz 18 gadiem. Tā kā Zapsburgas, Zadzējs un Slavkovs. Ir viena katla, tā mēs saucam. Lielākā daļa no viņiem bija dzīvojuši badā, augstumā, vispār tā antisanitāros apstākļos. Pie mums viņi vismaz redz, kā var dzīvot un kā jādzīvo. Tas varbūt jau ir tā viena otra motivācija. Piemēram, bērnam beidzās, mums bija gadījumi, ka bērnam beidzās termiņš, viņš ar asarām brauc prom. Viņš zina, kas viņu sagaida mājā un kas viņam bija te. Ka mājā viņam būs jādomā, kur pašam sagādāt sev ēdamu vai kaut ko citu vai no apģērba, kur viņš var sagādāt. Vienīgais aiziet nozāgā. Все, дальше работать или спокойно? Ошибка? Где? Нет. Попробуй вот этими буквами письменными, да, писать, если получится. Если получится, то дайте одно более трудно, хорошо? Значит, сегодня мы уроки должны закончить, и следующий тогда контрольный в понедельник сделаем. Вы шутите? Нет. Что, у вас нормальная информация есть? Не пишет? Нет, другие все пишут. Сейчас я принесу, дайте. И мне тоже только. Skolotājiem, pedagogam pirmām kārtām jāmāc ir lasīt, rēķināt un angļu un krievu valodu. Bez šaubām, bet tā arī ir milzīga problēma. Šie bērni atnākuši no skolas, ja, kur viņš kavējas, viņš bija 5 reizes mācību gadā. Viņš atpalicis no savas 6. 7. klases, viņš šeit atnāk uz to 6. 7. klasi. Nu, skolotājiem grūtības ar disciplīnu, protams, ar tiem puikiņiem, vai ne? Nu, viņi kaut ko tur pamācās un savu. Ну, хватит. Es jums pateikšu atklāti. Viņa jau lielā daļa tik spēka. Saucamā ģedaušķina ir bija un būs starp viņiem arī. Un kā, te jau tie lieli arī, nu. Lielais jau pats neko nedara, viņš sūta to sīko. Kā jūs ar viņiem tiekat galā? Nu jā un nē. Protams, sporta skolotājiem ir citas iespējas, teiksim, nu, var datoru skolotājiem, nu, varbūt, ka vīrietis ar viņu, teiksim, vairāk vai mazāk, nu. Nu, nezinu, jūs jau griezīsiet ārā. Nu, ir jau dažas dienas arī, ka viņi mēģina komandēt to parādu. Nu, tas jau atkarās no noskaņojuma arī. Nu,
ir dažāds, nezinu, mēnesis fāzes vai kas, bet nu, tā jau. Man sirmie mati neļaus uz galvas kāpt. Tas no personības vai kā atkarājas, bet nu, grūti ne jau tāpēc, ka tas 30% piemaksas vai kas. Bet man kā trenerim te nav interesanti. Ja, piemēram, man jau parastā skolā, sporta skolā, man tur ir čempions, kaut kāda prēmija vai kas, te jau visi skolotāji, nu tā. It kā tie 30% ir, un es galvoju jums, ja te nebūtu tas bezdarbs skolotājiem, te lielā daļa nestrādā. Kā lielākā problēma ir tā smēķēšana, jo viņi te, daži no bērnu kājas pīpē. Ir, kas grib darīt kaut ko, bet tā rajona līmenī, piemēram, viņi jau arī kādu vietu var izcīnīt, teiksim, bet ņemot arī kā visā Latvijā, vidējais līmenis skolās ir ļoti zems. Te jau viņi, piemēram, stundās, teiksim, kā tagad aizvietojot stundas, un viņi jau grib kaut ko darīt, bet viņi jau kaut reiz, teiksim, no jums rādīties, daži saprot, nav jau goda lieta šeit atrasties. То это мы ставим вопрос как. Будет обстоятельством, как, по-моему. Чувствуете разницу? Tā iestāde neattaisno savu nosaukumu. Fiziskā iestāde, kurā būtu jāmācās bērniem pa dienu, vakarā, jāsporto, jāpiedalās pašdarbībā un jāiemācās kādu profesiju, bet tā, ja tas nenotiek. Kā tur ir grāmatā rakstīts? Ar kādu burtiņu? Pirmais teikums sākās. Tās jau ir burtiņu. Kas tas ir? Jā, lielais burtiņš. Teikumu sākam ar lielo burtiņu. Pārlapot. Mācību process beidzās. Viņiem ir laiks no 4 līdz 10 vakarā, bet viņiem nav ne grāmatas, ne burtnītes, ne zīmuls, ne pilspavu, lai viņš varētu internetā strādāt. Nav paredzēts tas. Mēs taču savu bērns un mazbērns pēc skolas, ģimnāzijas 9. klasē, viņš atnāk, mājās atpūšās un pusotras stundas mācās. Pēc tam kaut ko dara. Šeit ir ģēniji. Viņam nav jāmācās. Bērni nemāk uzrakstīt 5 teikumus. Ārkārtīgi pie šīs lietas jāstrādā. Viņš aiziet atpakaļ. Viņš arī savā Alojas skolā viņš tur vairs netiek pieņemts, jo viņš jau pazaudējis savu izglītības līmeni jau klīstot. Nodzīvojot šeit vēl pāris gadus, viņš vēl vairāk pazaudēja. Они как-то все возбужденные, хоть 5 минут немножко там постоять, что-нибудь, они тогда немножко расслабляются, все-таки настроение улучшается, уже не кидаются ни на кого, да. Когда у нас, допустим, здесь 2 часа, да, тогда мы кипятим чай, завариваем траву, да. Сидим, пьем чай без сахара, с травой, так говорим немножко, вот там у нас пеньки, летом мы на пеньках сидим, да, немножко поговорим, успокаиваемся. То есть нужен такой процесс, где они могут просто отдохнуть, потому что на уроке все-таки напряженная такая обстановка, и везде все-таки надо, а здесь можно немножко расслабиться и так поговорить. То, что положительно, то, что сделано хорошего, никогда не пишут, не говорят и не снимают. Вот нам это очень обидно. Потому что мы все работаем от души, а так получается, что приезжает телевидение, снимает негатив какой-то. Вся республика думает, что здесь у нас так плохо, что мы такие звери, что здесь побеги. Brīvība esot vienīgā lieta, ko mēs nevaram nekā citādi iegūt, kā vien paši to sev piešķirot. Lai arī audzēkņu laisko un bezrūpīgo dzīvi Strautiņos varētu apskaust jebkuru normālu skautu nometni, nevisprātā nāk vecā patiesība par vilku, kur laikā barotu, tas vienalga uz meža skatās. Ja bērni ir pieraduši pie tādas bezkontrolas dzīves. Viņi ir klaiņotāji, viņi ir pieraduši pie ielas, tiem likumiem pie ielas vispār. Viņi nāk no ielas, var teikt. Un nonākot pie mums, viņi jūt, ka te ir tomēr uzraudzība, viņiem jāmācās, viņiem jāievēro iekšējas kārtības noteikumi, tas viņiem nepatīk. Otra daļa, kas aiziet prom, tās ir dzīvojot pie mums, viņi daudziem ir atkarība. Vai no alkohola, vai no tabaks, no smēķēšanas, vai narkotika. Šeit viņi nonāk varbūt tāda zināmā konfliktā ar tiem bērniem, no kuriem viņi aizņemas to pašās cigaretes, kur nelegāli tiek ievestas viņiem šeit. No lielākiem bērniem? No lielākiem bērniem. Dabīgi pēc tam viņš parādu nevar atdot.
Viņam pieprasa to parādu, viņš ir spiests iet prom, aiziet, bēgt prom no šeit un meklēt to, kaut kur dabūt to parādu, lai atgriezt atpakaļ. Ko? Kur tev stundām? Tas ir traki. Padzīvojot barā 3 gadus ar tiem pašiem draugiem, nedraugiem kopā, nekur nebraucot, neizējot tikpat tā ārā no Strautiņa, šitā meža. Tā ir drausmīga dzīve. Šeit bērniem ir jādod iespējas sportot, braukt uz sporta sacensībām, dažādas pašdarbības, tehniskie pulciņi, piedalīties sacensībās, piedalīties koncertos, braukt ekskursijās. Mēs veselu mācību gadu neesam vienā ekskursijā aizbraukuši. Pagājušā vasarā, karstā vasarā jūs atcerieties, mums tur nav nekur peldēties. Alūksni 10 kilometri, mēs esam aizbraukuši 2 reizes tikai. Tie bērni klīst. Ko viņi darīs? Bēgs projām, skaidrs, ka bēgs. Es atbēgtu. Es gribu vismaz aizbraukt izpeldēties uz ezeru. Jūs bieži kaut kur izbraucat ar tiem bērniem kaut kur ārpus pasaules? Izbraucam, jā, kad mums nav problēmu, jā, kad mums iekšēji nav lielu problēmu, jā. Tad mēs izbraucam. Pārsvarā mēs braucam tepat Alūksnē, jā, mums tālie braucieni mums ir vasarā tiem bērniem, kuri netiek uz brīvdienām, tā ir jūra. Mēs braucam uz Tuju, uz Limbažu rajonu, uz jūru, izvedam, ja. Grūti ir, vienkārši viņiem tā ir izklaide, pedagogiem tas ir ārprātīgs darbs, jo tur iet tikai uz pilnīgu uzticēšanos bērnam, ja viņš var aiziet jebkurā momentā, tur nevar nosekot. Всегда у нас идет мороз на Новый год, и подарки, и фильмы, и видеофильмы. Вот в библиотеке вот у меня очень много фильмов по географии, вот это географические открытия, вот, и спортзалы, и тренажерный зал, питание 4-разовое. То есть я думаю, что, конечно, условия прекрасные для детей. Прекрасные, да. Также мы их вывозим на соревнования, вот тоже были на встречу с королевой, ездили тоже, да. То есть мы делаем только что в обыкновенной школе. Tikai ar to humāno pieeju, kas ir no mūsu puses un kas ir organizēta un izglītības ministrijas, mēs nevaram tikt galā ar tiem bērniem, jo viņi ir pārkāpuši sabiedriskos likumus, viņi ir pārkāpuši kriminālu likumu, vienkārši viņi ir sodīti. Un viņiem tas sods ir jāizcieš, bet nedzīvo tikai tā, kā viņi tiešām kā reizēm atbrauc pārbaudes un pasaka, ka mēs dzīvojam, ka bērni dzīvo kurortā. Viņiem ir jāizjūt. Vienkārši psiholoģiski viņiem pašiem ir jāizjūt, ka viņi ir te sodīti. Sociālās korekcijas izglītības iestāde. Audzēknis, pedagogs, uzraugs, palīgstrādnieks, pavārs, šoferis un sargs šeit ēd no viena katla. Un ir grūti saprast, kurš no iepriekš minētajiem ir tas beztiesīgākais. Ir tāds visai cinisks apgalvojums, ka skolotāji ir mūsu padevīgie kalpi, kas ir nolemti iemūžināt to sistēmu, kur nomāc viņus pašus. Pagaidām Strautiņa pedagogiem atliek vēlēt tikai izturību. Patreiz ir tas filtrācijas moments, jo tās uzrauga vienības nav sen, jā, un teiksim, kamēr viņi sāk pierast un izfiltrē, jā, tas cilvēks. Pirmais jautājums, teiksim, kā man personīgi pienākot šajā skolā, jā, viņi jautāja tā, vai jūs mūs sitīsat? Tāpat kā visi menti. Tas bija pirmais jautājums, ko viņi jautāja, jā. Un tad man nācās atbildēt, ka es nekad mūžā neesmu pacēlis ne pret vienu cilvēku roku, jā. Cik ilgi jūs strādājat ar bērniem? Ar bērniem iepriekšējais darbs saistās ar policijā, kā nepilngadīgo lietu inspektorē ar bērniem, jā. Tā visa nekas jauns nav, man jau daudz no malas saka, Līga, tu esi traki, kur tu esi atnākusi, jā. Es teicu, acīm redzot, tikai drusku mazāk, nekas nepazīstams nav, nekas mazāk un smagāk, tā jāsaka. Atbildīgāk. Lai kāds viņš neviens nav jāsaka piedzimis par noziedznieku. Nevienam nav tā, jā. Tā, ka tas ir visa mūsu sabiedrības, ģimenes, tas ir ļoti daudz to pašu institūciju, kas mums ir, teiksim, pagastos un visapkārt, kur mūsu vienaldzība, viss tas ir kā rezultātā bērns šeit nonāk, teiksim, jā. Un tikai tad. Un, runājot par neklausīšanu,
ir viņus grūti vispār pieradināt, lai viņi, teiksim, tā pakļautos stingri, ja, tam, jo jebkuram cilvēkam, ja, kad viņu kaut kam pakļaus dikti, ja, tad viņš nav ar to mierā, viņam gribās protestēt pret to, ja. Teiksim, nu šeit arī bērniem tas tā ir, ja. Tikai mierīgā ceļā mēs to varam kaut kādā veidā, ja, aizrādot pamazām un individuāli varbūt ar kādu pārunājot, ja. Jo, teiksim, tāpat smēķēšana, ja viņš ir sācis smēķēt 5 gados un tagad viņam ir 15. 10 gadu stāžu smēķētāji, ja? Nu, tad kā es varu viņam vienā dienā pateikt, ka tu nesmēķē? Piemēram, ja viņš ir nogrekojies un viņu jāievieto izolatorā, viņš negrib iet uz to izolatoru. Kā viņu var nogādāt tā izolatoru? Ar spēku tu nedrīkst viņu. Ar pārunām pateiks, Jāni, tev jāiet uz izolatoru. Viņš saka, jā, Jānis pasaka, ej tu tālāk kaut kur. Viņš jau neko tu viņam nevarēs izdarīt. No jābūs ir tiesības, kas saka, ar likumu noteikts, ja viņš ir nogrekojis, ka viņi var pat fiziski, kas saka, paņemt un aizvest viņu, kas saka, aiz rokas. Vai aiznest viņu uz to izolatoru. Tad varbūt kaut kas būs. Kaut gan ne katram tas palīdzēs. Изолаторс. Хорошо, когда есть такая вот организация по защите детей. Это прекрасно. Но они приезжают к нам, вот раздают шоколадки, и говорят, ну, кто вас там обидел, кто вас побил. И вот дети вот начинают уже шантажировать нас, да, чуть что-то они начинают, ну, или ложь такая вот идет. И у нас прав практически никаких нет. Мы заложники закона. Закон нас не защищает. Мы не можем ничего. Вот, мы даже не можем, вот он побежал, мы не можем даже его там задержать, схватить силы. Нет, мы не имеем права. То есть мы не имеем ничего. Вот у нас вот это вот уговоры, разговоры, вот, воздействие такое вот на сознание, на подсознание, можно сказать, детей. Но прав у нас нет, практически нет. Я думаю, надеюсь, что все-таки правительство подумает и как-то сделает так, чтобы у нас тоже были какие-то права и защищенность социальная, потому что у работников нет защищенности никакой абсолютно. Katru dienu te svalcīsi mani. Te nebūs nekāds, ka te borzīsi. Tā, ejā. Ejā. Kad rādīs? Andrej. Mēs vienmēr atsaucamies, ka nav kaut kāds likums nav izstrādāts, mums nav tiesības. Mums ir liels tiesības kā pedagogiem un liels tiesības kā pieaugušiem un liels tiesības kā tiem cilvēkiem, kas apsargā, kas ir, kam ir juridiskas tiesības kaut ko darīt policijai. Tā nav. Mēs vienkārši atsaucamies, ka mēs it kā nekā nevaram izdarīt, ka mums nav tiesības. Jāsaliek galvas kopā un jāķeras klāt. Jārunā ir ministrijas atbildīgiem darbiniekiem, par pašvaldības darbiniekiem, policijai. Lūk, jānāk kopā un jāsāk risināt. Pašlaik mēs mētājam to bumbu viens otram virsū, bet tu esi vainīgs, jūs esat vainīgi, un Strautiņa vainīgi, un direktors vainīgs, bet tā jau nav. Жить его ближе и ближе. Здорово, братан. Tā, lūdzu. Uz priekšu. Ko tev lūdzu? Uz priekšu. Давай, Лукашек. Ой, это очень стыдно. Так, брат, мне еще даёт. Улыбнись, Лук. Да, снимай скрипку. Возьми маленький. Иди. Вот там маленький для тебя, небольшой. Ну сколько успеем, давайте. Mēs varam saukt policiju. Kaut gan policija arī nelabprāt brauc pie mums. Šogad bija 4 gadījumi, kad vajadzēja saukt policiju ārā uz šejieni. No 4 gadiem vienreiz tik policija bija izbraukusi. Kad tiešām sāka konflikts ar 2 audzēkņiem nakts laikā bija, izsauca policiju, viņi operatīvā izbrauca. Pēc tam bija pat pēdējais gadījums, kad sauca policiju ārā, kad nepakļaus režīmu uzraugiem, pat viens no audzēkņiem pat cita režīmu uzraugam. Policija atbildēja tiekat paši galā. Priekšā jums ir režīmu uzraugi. Par to mēs runājam starp ministriju tajā sanāksmē, ka tas tomēr mēs lūdzam palīdzību policijas darbiniekiem. Ja notiek kaut kas, tad tomēr viņam jābrauc ar šeit. Pēc tam
Es braucu nākošo dienu uz policiju ar oficiālu iesniegumu par šo gadījumu. Atbrauc policijas darbinieki, par to laiku jau dabīgi, ka šitie visi zēni jau bija sarunājuši, kas dziedāja vienu dziesmu. Un praktiski iznāca gandrīz vainīgs režīmu uzraugs. Strādājām, mums sasien rokas kājas un vēl piehācot, lai mēs, strādātu ar viņu. Austrumu gudrība atgādina, ka bērni mēdz būt kā rūgt jūra, kur neizdzert ne pārbrist. Mūsu dārgie bērni, sabiedrības rezerves daļas, arī šīs, kurām pēc soda izciešanas organiski vajadzētu iekļauties mūsu labi eļļotajā mehānismā, sociāli korģētiem un izglītotiem, par katru cenu un ar padarīt svētīgu darba sajūtu visiem. Strautiņu skola ārkārtīgi dārga. Bērni. Tur, teiksim, kā 30-40 bērni, ja? Vasarā 10, ziemā 40, sākumā kā 30. Tur ir kādi 75 darbinieki, vai ne? Tur ir malka, elektrība, tur ir akmeņogles, benzīns un tā tālāk. To mēs maksājam no savas naudiņas, ja? Pēc tam, ja mēs 50% sagatavojam kontingentu, teiksim, cēsīm vai cietumā, tad kāda tad mūsu atdeve ir? Saskaitām to naudiņu kopā. Varbūt, ka nevajag mūs tādas strautiņas. Kā 14 gadi cēsīs iekšā aiz restēm un sveiki. Zināt, man ir tāda sajūta, kad vienkārši viņi ir uz laiku izolēti no sabiedrības, paldies Dievam, miers ir. Tagad, teiksim, man tur nenāks un kaut kur neredzēšu viņu un nedaudzīsies. Cik tur gadu, 2, labi, paldies Dievam, un viņš tiek aizmirsts. Un tas ir viss. Cik šeit ir atbraukuši, tas jājautā, protams, direktoram, ja? Cik ir atbraukuši pagastiesas, bāriņtiesas, teiksim, ja? Kas interesējas par šiem bērniem, par viņu tālāko domā, ja? Ļoti maz. Valstī nav izstrādāta sistēma. Piemēram, ārzemēs bērnu tādu līdzīgi, kā pie mums bērni viņus izolē uz zināmu laiku no tās nelabvēlīgās ģimenes. Ja viņš izdarīs ar likuma pārkāpumu, viņu izolē, pēc tam attiecīgi dienesti strādā ar to ģimeni. Tādu nolūku, lai ātrāk varētu atgriezt to bērnu normālajā jau ģimeni. Ja viņi tie vecāki ir dzērēji, tad viņus ārstē no tāds alkohola, ja viņi ir narkomāni, pēc tam viņus nodrošina tavu ģimeni, tos vecākus ar darbu. Un pēc tam, ja viss ir normāli, tie sociāli dienesti, ja uzskata, ka viss ir normāli, tad to bērnu atgriež ģimeni. Dabīgi, ka labāk par ģimeni nekas nevar būt tam bērnam. Ja, bet tās ģimenes, pēc jūsu pieredzes par tiem bērniem rūpējas, atceras? Bet pie mums valstī tas vēl nav. Mums ir varbūt no visiem tiem pagastiem 1 vai 2 pagastī, kur tiešām sāk jau domāt par to, piemēram, kamēr bērni nav, tad viņi sāk strādāt ar to ģimeni. Mums ir gadījumi, ka 3 gadus bērns nodzīvo pie mums, bet viņš nesaņem nevienu vēstuli, nerunājot par ciemus braukšanu pie viņa. Tiem bērniem ir liela sāpe par to, ka viņiem mājās ir vecāki alkoholiķi, ka mājās ir dzeršana, ka mājās nav skandāli. Viņi ārkārtīgi pārdzīvo. Šeit viņi tā kā it kā neparāda, bet parunājieties ar viņiem. Viņiem tā ir liela sāpe, viņiem kauns runāt par to ir. Bet tā ir liela sāpe un par to mums ārkārtīgi būtu jādomā un jādara, lai šiem bērniem šo te drausmīgo ģimenes traumu, kas viņiem faktiski ir, kas izpaužās bieži vien agresivitātē, vai ne? Ne jau likvidēt mēs nevaram, bet vismaz mazināt to. Ja bērns neiet skolā, par to saulaicīgi strādā ar vecākiem, ar pagastiesu, ar sociālajiem darbiniekiem, tad tur būtu jābūt rezultātam. Nevis šim bērnam būtu jābūt strautiņos šeit. Un tā es domāju, ka lielā daļai. Mēs visi dzīvojam, taču apkārt tie paši bērni nāk no kaut kādas vides, kur ir cilvēki. Kur tad mēs bijām, kā mēs neredzējām, kāds varēja notikt? Un tagad ir tik daudz padomjas laikos, ja tā uzspiestā bija tevi jāiet skolā un viss, ja, teiksim, tagad taču tas viss ir savādāk. Ir tik daudz, visi strādā, pabalstus un naudas un psihologu un visur sūta, kur kādu palīdzību redz. Tad kā mēs varam teikt, ka šodien 17-gadīgi, 16-15-gadīgi ir šeit? Tad visiem mums sabiedrībai zināmā atbildība jāuzņemas par šiem bērniem, kas ir šeit.
un jāsāp sirdī būtu. Nevis tikai, kā saka, tagad tāda skolā un nomelnot, jā, bet palīdzēt kaut kādā veidā, palīdzēt tieši, jā. Ar atbalstu padomāt, ko darīt šās skolas labā, lai tie bērni tā, teiksim, arī kur viņš izies tālāk, ja? Cēsīs, ja? Tas jau ir tas tālākais, ja? Izejot no šejienes, ka nonāk Cēsas cietumā vai arī tālāk jau Matīs cietumā. Tā ir viņu nākotne un viena daļā, jo arī viņi šeit nav faktiski īsti tā motivēti, jo viņi neredz, mēs runājam vienu, ja? Bet faktiski mums nav ko likt viņam priekšā. Mēs gudri moralizējam, jā, nu, bet tu tagad mainīsi savu dzīvi, tu iesi kaut kur un kā. Arī tas bērns, viņš saprot, es neko nespēšu mainīt, nevarēšu. Tas ir valsts līmenī jārisina šis jautājums par tālāko bērnu šo nākotni. Gan šo, gan internāta skolas, teiksim, kad viņi varētu iet mācīties, vismaz piedāvāt, ja? Piedāvāt, izvēli atstāt viņam, vismaz piedāvāt.